Dziesmās un dzejā latviešiem tie virši ir mīļi, bet tajos dārzos kaut kas tur pietrūkst, kaut kas nesanāk. Tāpēc, kad ir tas, varbūt tie dārzi ir pa biezu varbūt tās, ja, un nav atbilstoša vieta sagatavota, un atbilstoša vieta izvēlēta, ja, tātad mitrums tomēr nevajadzētu būt stāvošam šim mitrumam, nevajadzētu būt tā, kad viņas ir pilnīgā ēnā, jo tām šķirnēm patīk tomēr saulīte, ja, un attiecīga mēslošana ir. Ja ir jādomā, kā izveidot virsšu dobi, tad, protams, pirmais, ko mēs ņemam vērā, ir lapojuma krāsa, un tātad viskošākie tātad ir dzeltens lapojums, tāds oranžīgs lapojums, un tad nāk pelēcīgu lapojumu virsšu šķirnes, un tad, protams, arī zaļie toņi ir. Tas ir viens, par ko mēs domājam. Otrs ir virsšu ziedi, un ziedi atkal ir vienkārši ziedi, ir pildīti ziedi un ir pumpurziedu virši. Un arī ziedu laiks ir ļoti atšķirīgs viršiem. Sākas tātad no augusta un līdz vēlam rudenim, un es teikšu pat, ja sniegs nav, pat līdz agram pavasarim zied pumpurvirši. Ziediņš neatverās, bet izveidojas šis pumpuriņš, kurš iekrāsojās, katrai sava tonis, un tad viņš paliek arvien spilgtāks un spilgtāks. Ziedēšanas laiks ir rudenī, un atkal ir jāgaida līdz nākamajam gadam, un kas tad būs ar to dobi, kas notiks? Pavasarī, vasarā? Jā. Tāpēc jau mēs viņu tomēr taisam tādu kombinējam, un ir virsaugi. Ja? Tātad ir ērikas, ko mēs liekam. Ērikas zied pavasarī, ja? Golden Starlet, ja? Kas ir koša visu, gan ziemu, gan, ja sniega nav, protams. Tad ir grīņu sārtenis, tā zied vairāk vasaras vidus. Ja? Vasaras vidū zied arī dabēcijas, kas tagad, viņas vēl arī zied no vasaras vidus. Tad ir vēl brukentālijas zied. Ļoti vēl bišķi zied vasaras vidus. Andromedas zied pavasarī. Vēl mēs varam kombinēt, piemēram, ar mārsiliem, kam ir sava smarža. Lavandas šai dobē arī var likt. Varam veidot grupas kopā ar mazajiem rododendriņiem, piemēram. Tepat ir blīvais rododendriņš un viens atlasīts mūsu dāņu sarkanais, ko esam iekrustījuši. Tie varētu būt brūklenāji, dažādi šķirņu brūklenes un arī miltenāji šķirnes varētu būt. Vēl viršiem ir ļoti svarīgi, un it sevišķi tām pelēko viršu šķirnēm, kā Silver Knight, Velvet Fascination un Jan Decker, kam ir pelēcīgs lapojums, it īpaši tām, kad ir šis gaisa plūsma notiek, kad viņas nav, lai ilgi mitrums nestāv uz lapām, lai viņš ātri nožūst, jo būtībā viršiem nepatīk slapjas vasaras. Viņiem arī, piemēram, pie laistīšanas, viņiem nepatīk, ja ilgi ir asi, papildus. Ja ir tādas nogāzītas un ir tātad sagatavota augsne, tad viņi būs labāk kaut gan tieši tās pelēcīgākās šķirnes vajadzētu tomēr arī miglot. Vēl kas svarīgi pa viršiem ir tās dzeltenlapu šķirnes. Ne visas dzeltenlapu šķirnes var likt saulē. Ir, kuras var nolikt tādā košā saulē, bet ir, kuras tomēr labāk tāda pusēna, jo ziemas saulē viņas paliek varbūt brūnākas un, ir jūtīgākas. Un arī vainagu formas ir ļoti dažādas. Piemēram, karmena, kas ir koši tādiem sarkaniem, viņi tūliņ sāk ziedēt skaistiem ziediņiem. Viņai tas raksturs tāds atbilstoši nosaukumiem, jā, var droši likt. Kolete, man šeit vienmēr bija, kolete ir tāda zaļgan zeltanu un arī izturīgi sarkani ziediņi un zaļgan zeltanu lapojumu, jo šo stūri es vienmēr gribēju likt koši dzeltanu, vienmēr man te izdega. Un tad kolete, tā ir šķirne, kas izturēja. Blakus ērikām ir divas pelēko lapu viršu šķirnes. Viena, kuru, piemēram, Silver Knight ir ar violetiem ziediņiem, un Velvet Fascination ir ar baltiem ziediņiem. No oranžu lapojumu krāsām ir Boskov, bet tāda pati līdzīgu tona ir Bonita. Nākamā ir Goldhāze, kas ir ar dzeltenu lapojumu un vienkāršiem baltiem ziediem. Bet ir daudzas šķirnes, kam ir dzeltens lapojums un pumpurziedu šķirne. Piemēram, Sandī, kam ir dzeltens lapojums un balti pumpurziedi. Šķirne Terēze, kam ir dzeltens lapojums un rozā pumpurziedi. Interesanti. Darkness. Arī ir tātad vertikāliem zinumiem. Pildīta ziedu viršu, te mums ir viena šķirnīte Hamilton, ļoti skaisti pildītiem rozā ziediņiem. Blakus ir Bonita, kam ir tas oranžīgais lapojums un rozā krāsas ziediņa, jā. Tūliņās sarkani mums ziedēs šeit ļoti izteikti, Konbrio. Šī doba ir vispār kādi 5 gadi. Vienā vietā var augt līdz kādiem 6-8 gadiem, es domāju, pat ilgāk, bet, piemēram, pelēcīgās šķirnes būs jānomaina, vienkārši, lai tās slimības neieviešas.
ja? Nu jā, vai nu profilātiski visu laiku būtu jāmiglo, kaut gan dārzā mums virši nav migloti. Kas svarīgi viršiem ir pavasara apgriešana. Ja? Un viršus nevar apgriezt pa agru. Apgriež tikai tos jauno dzinumu daļas. Neiet runa par to, ka apgriež visu krūmu, bet apgriež no krūma augšējo daļiņu, tikai jaunos dzinumiņus, nopaļojot vainadziņus. Ja? Tas iznāk kāda pusīte no vai pat 2/3 no jaunā krūmiņa, tā proporcionāli. Un ja neapgriež? Neapgriež šogad ir neapgriezti, jo pirms nepaspējām un pēc nokavējām. Viņi dabiski skaisti tagad, tādi spurāji. Viņi arī šogad tādi ir, un es domāju, nekas nenotiks, ja kādu gadu jūs izlaidīsiet. Te ir sagatavota augsne jau 30 cm dziļumā. Pa priekšu ar freizi sastrādājām pašu melnzemi, tad uzbērām šo slāne kūdru, kas jau ir sagatavots, tātad kūdra, skāba kūdra, smalkā frakcija mulča un arī mikroelementi, kas ir paredzēti tieši skābu augsni nodrošināšanai. Un viss tika vēlreiz safrāzēts. Tas viss jau ir ļoti mīksts, redzat, kāds viņš ir viegls. Un tā vieta ar te tā kā augstāka un liekas mitrums šeit nekrāsies. Un arī vairāk kā pusdiena saulaina vieta ir, ja, tā kā ideāli priekš viršu dobes izveidošanas. Un pirms es arī stādam, tā tad ielikām kādus papildus akcentus vēl un sākšu izlikt dobes kompozīciju, kur veidošu tādos te lociņos ar dažādām krāsiņām. Mans šī gada favorīts, jā, ko es atradu tajā Belicka audzētavā, ir tātad Golden Dream šķirnīte, kas ļoti labi izskatījās, un viņām tie lielajos mātes augu stādījumos, viņiem ir tāds pat nedaudz oranžīgs tons bija pašiem dzinumiņiem. Un arī es kā pirmo akcentiņu jau pirmo ielieku, it kā tā dzeltenā krāsiņa nāk no gobas vredē, ja? Nu, tā vienmēr saskaņojot un aiziet uz gaišo tonieti variegata Baltazars. Nu, tā kā to pamata dzeltenos toņus es tos sakārtošu, ja? Nu, blakus, protams, tūliņ es likšu pārējos toņus atkal uz kontrasta principa, skatoties, lai viens otru izceltu. Jā. Tā, šitas ir tā. Es viņu velku uz šo pusi. Kaut ko citu. Jā. Un tad es lieku šitos. Te veidoju tādās kā lokos. Te pelēcīgs, no pelēcīgi pāriet uz tumši sarkaniem ziediem, allegro. Un te ir divas pelēcīgās šķirnes. Ir jaunā grizella. Es parādīšu nosaukumu. Grizabella. Jaunā šķirne Grizabella. Un otru Silver Knight. Jā, Silver Knight. Tā kā sākums ir ar tiem pašiem jaunākajiem Grizabella, kas bija tajos stādījumos, ko es redzēju, ļoti skaisti viņi bija sauguši tajos mātes augstākos. Un tad ir Silver Knight, kas jau ir sena, jau pazīstama šķirne. Ja rudenī šeit kāds ienāks, tad redzēs, ka ļoti košs tas stūris būs tumši zilie ziedi, te lapojumi zaļš, bet tumši zili tādi ziedi ar baltraibo toni tūjām, variegata Baltazars šīs šķirnīte ir, ja? Un tepat tās baltais tonis bišķi ieies nākamajā pumpurziedī, kur mēs liekam kā jaunumu salēna, redzēsim, kā būs mūsu dārzā. Un tad nāk, kas man ļoti patīk, ko es tur arī redzēju, pumpurziedu šķirnes safārī, kuram ir tāds dzeltens zaļš lapojums košs un koši sarkani ziedi. Ja es veidoju šādus te, kā teikt, lociņus, kas ir kā pa spirālīti ievelkas, tad es mēģinu arī izlikt šo kompozīciju precīzi. Un arī vidus, piemēram, man veido kā aplīši, viņi netiek izmesti tā, šur, tur. Jāmēģina izturēt un staigāt no visām pusēm un izturēt konkrētus laukumu apjomus, lai viņi nav tādi izplūduši, bet ja tas ir lociņš, ja ir aplīts, tad ir aplīts, un tā mēs viņu sasaistam. Un jebkuru laukumu es nevarētu iztaisīt ar vienu virsi vai vēl es taisu viršu grupu. Vēl brīvas vietas palikušas ir ērikām, ko likšu ēnainākās vietās, un punduru rododendriņiem. Tur būs gan saule, gan šeit, kur vēl ieliksim vēlākā laikā, vēl papildināsim. Pēc tam, kad iestāda un vispār viršiem ir labi augsni mulčēt ar smalko mulču, tāpēc, lai tā zemīte nesitās ar lietu tieši uz lapiņām. Viņiem patīk, kad ir tāds viss brīvs un bez zemes, līdz ar to viņi tādi veselīgāki ir. Ja no nulles veido viršu dobi
un grib vai tā pēc iespējas garāks tas ziedēšanas laiks. Tad cik vajadzētu? Tādu šķirņu topu izvēlēt. Šķirņu topu? Tad tā. Noteikti es ieteiktu no dzeltenajām, piemēram, paņemt dzeltenu lapojumu, bet pumpurziedis ir sandī, dzeltens lapojums. Tad no dzeltenu lapojumu varētu paņemt Terēze, arī ir pumpurziedis, bet rozā lapojums. Tad no pelēcīgām es ieteiktu paņemt noteikti šo Velvet Fascination baltiem ziediem un Silver Knight ar violetiem ziediem. Tad noteikti ieteiktu kādu, kam ir zaļš lapojums, bet ļoti koši sarkani ziedi, piemēram, Karmena vai Elēna, tā tie atkal ir rozsārti ziedi, šķirnītes, ja. Tad ieteiktu kaut ko vēlam rudenim, piemēram, kādas no pumpurziediem, Fritz Kirschen vai, piemēram, Marlīna vai Marlīs vai Afrodīte vai kādu Alīsija baltiem ziediem. Bez viršiem es nevaru. Kaut gan ir, kas man pārmet, viņi saka, nu jā, bet pavasarī tie virši galīgi neizskatās. Es saku, jā, bet tad ir citi augi. Tad mums ir atraiknīs, tad mums ir tulpes, jo katram augam jau taču ir savs laiks. Tā. Bet no virši to vēlo laiku, es pat nezinu, kas varētu tik krāšņi vēl tā, kas tos ziedus dod vēlā rudens laikā, kas mūs priecē ļoti ilgu laiku.